specifisks vārds kādam, tu to sapratīsi, ka tas ir tev, jo tas notiek tavā dzīvē. Ir kāds, par kuru tu lūdz Dievam, lai pārstāj tevi emocionāli mocīt, sāpināt, vai tas ir gadiem, vai mēnešiem, vai nedēļām, vai tas ir kāds ģimenes loceklis, bijušais mīļotais. Dievs jau brīdinājis viņu daudzas reizes, lai apstājas. Viņš pārtrauc uz kādu brīdi, jo ir procesā, kur piedzīvo Dievu sodu, un tas ir saistīts ar viņa veselību. Kaut kas notika ar veselību, kaut kas, ko centās nodarīt tev, centās ar tevi nejauki izturēties, un tas, ko centās tev nodarīt, tas skāra viņu pašu. Daudzi cilvēki pieņēma pagātnē atkāpties, jo saprata, ka uzbrukot tev patiesībā tas strādā pret viņu. Saprot izmaiņas savā dzīvē, lietas neizdodas, jo pieskārās nepareizajam cilvēkam. Viņš vairs tev nepalīdz un uz kādu laiku apstājas uzbrukt tev, un viņam beidzās tas ar to, ka šobrīd liecinieks, ka tu esi pie sava galda. Dievs man parādīja garā. Cilvēks sēž pie galda un galds pilns ar ēdienu, un cilvēks, kas tev uzbruka, nesēdēja pie galda, bet stāvēja attālināti un turēja paplāti, kas bija tukša. Tas nozīmē, ka viņš varēja būt tas blakus tev pie tava galda, ja nebūtu darījis tev to, ko darīja. Dievs viņam labu laiku atpakaļ parādīja, ka tu esi svētība, ka tu palīdzi, ka tu atbalsti, ka tu esi persona, ko Dievs lietoja, lai viņu svētītu. Tomēr dēļ tā, ka viņš bija mankārīgs, patmīlīgs, ļauns, greizsirdīgs, viņš nedomāja, ka ja tu esi blakus, tad viņu arī svētīs caur tevi, bet domāja tā, ja tas neesmu es, kas saņem svētības, tad arī negribu, lai tev tās ir. Tā ir patmīlīga domāšana. Turot tukšo paplāti nozīmē, ka viņam vajadzēja būt pie tava galda, bet Dievs viņu paņēma prom. Dēļ tā, kas ir viņš, un tāpēc, ka ignorēja Dieva brīdinājumus, un viņš nemainījās. Tas ir apstiprinājums, ka viņš nokavē, pazaudē svētības, un tagad viņu paplāte ir tukša. Viņš arī zaudē to, kas bija viņam, visu zaudēja dēļ tā, ko tev nodarīja. Dievs saka, nepieskarieties maniem svaidītajiem un nedariet pāri maniem praviešiem. Darot tev ļaunu, viņš zaudēja visu. Vairs nav viņam pilna paplāte. Viņš stāvēja no tāluma, bet redzēja tevi stāvam pie sava galda. Stāvot ar tukšo paplāti nozīmē viņš vēlas, lai viņam ir tas, kas ir tev. Tur paplāti, kas ir tukša, un vēlas, lai tas būtu viņš, bet viņš stāv attālināti un redz, ka tā esi tu. Tāpēc vēlas viņš sev vairākus cilvēkus iesaistīt, jo vēlas to, kas ir tev. Tā vietā, lai būtu priecīgs par tevi un atbalstītu un būtu svētīts vienkārši tāpēc, ka ir tev blakus, tā vietā viņš tevi ienīda, uzbruka, darīja kaitējumu, un tagad tas skar viņu pašu. Dievs man parādīja, ka viņš gāja pie citas personas, jaunas personas, lai tev darītu burvestību, un tā rezultātā izraisīja viņam trigeri, redzot, ka tu stāvi pie galda. Dievs atklāja, ka viņš ir ļoti stūrgalvīgs, un iesaista jaunu cilvēku, tāpat kā pagātnes cilvēki tika iesaistīti. Tie nokrita, kad saprata, ka nevajadzēja tevi aiztikt. Tas jaunais cilvēks, ar ko viņš sazinās, lai tev uzbruktu, arī kritīs nost kā iepriekšējie. Viņš ir liecinieks, ka tu pacelsies, kad Dievs tevi svētīs. Viņš ir liecinieks savai muļķībai, kurai iet cauri, jo tas ir tāpēc, ko izdarīja tev. Dievs saka, ka klās tev galdu tavu ienaidnieku klātbūtnē. Dievs gatavo galdu šī cilvēka klātbūtnē. Tas galds, kas tika uzklāts, tas viņu aizvainoja, izraisīja, aktivizēja greizsirdību, lai izdarītu vēl vienu uzbrukumu. Viņš tevi vēro, zina, ka pacelsies, ka esi vesela, ka tev iet labi un ka Dievs tevi nepārtraukti svētī. Jesajas 54, 11 līdz 15. Tu saliektā, dzīves vētru daudz mētātā, tu nekad neiepriecinātā. Redzi, es likšu tavus akmeņus zināmas rotas rakstā un safīrus tev pamatos. Es celšu tavus torņus no kristāla un tavus vārtus no rubīniem un iezīmēšu visas tavas robežas ar dārgakmeņiem.
Visi tavi dēli būs tā kunga mācīti, un liels būs tavu dēlu miers. Tu spēcīgi balstīsies savā taisnīgumā. Atraisies no bailēm, jo tev vairs ne no kā nav jābīstas. Esi tālu projām no šausmām un briesmām, jo tās tev neuzbruks. Zini, ja pret tevi vērš kāds uzbrukumu, tas nenāk no manis. Kas saceļas pret tevi, tas kritīs tevis dēļ. Dievs tevi atjaunos. Šī raksturvieta ir kā apstiprinājums, ka persona centās tevi iznīcināt, un viņš ir liecinieks, ka Dievs tevi atjauno, ka galds ir klāts. Viņš nevar apturēt to, ko Dievs ir sagatavojis. Dievs tevi sargā un apklāj.